Šalom! Šodien ir sestdiena pēc pasaules un Gregoriāna kalendāra. Pēc Toras ir 7. diena, ir šabats, tāpēc saku visiem šabat šalom arī tiem, kuri netur šabatu, kuri saucās kristieši. Arī tiem es saku šabat šalom. Es gribu, mani sauc, sāksim tā, jā, mani sauc Aivars Kuklišs, esmu fonda šī pasaule kā Dūrisvaļā un es savu Carvējā dibinātājs, viens no dibinātājiem vadītāju šodienu. Un es vēlos prezentēt, nu pat manis tulkoto ebreju jauno derību no, cik es saku, tā ir tulkota no krievu valodas, lūdzu, šādi darbi, jā. Krievu valodā viņi bija tāds biezums, ir biezāks latviešu tekstā. Mazliet. Teksta pamatā ir dots izskaidrojums, kāpēc tieši jaunā derība, ebreju jaunā derība, kāpēc. Tas ir atlasīts Sterna anotācijā, šeit jūs varēsiet redzēt, jā, kāpēc tieši jaunā derība. Es dažas rindiņas nolasīšu, kāpēc tieši jaunā derība. Ar ko šī jaunā derība atšķirās no visām pārējām? Ar to, ka ebreju jaunā derība atspoguļo tās sākotnējo un neapņemamo ebreju būtību. Praksise visi pārējie jaunā derības tulkojumi, un tos var uzskaitīt simtiem, atspoguļo tās vēsti citās mēlēs runājošo kristiešu lingvistiskā kultūras un teoloģijas iepakojumā. Tā tas ir. Vai tas ir kas riks nekas, un kaut gan evaņģēlim ir ebreju saknes, tas ir domāts ne tikai priekš ebrejiem, bet arī priekš citās mēlēs runājošiem no pasaules tautām. Pati jaunā derība skaidri runā par to, tas ir aprakstīts romiešiem 1, 16, 3, 23 un 10. nodaļa, 12. pants. Tāpēc ir pilnīgi pieejams fakts, ka jaunās derības vēsts tiktu nodot arī citās mēlēs runājošiem. Tādā veidā, lai tās nesu pašu minimumu no tā, kas iespējams citās mēlēs runājošo tautu izpratnes un kultūras ietvaros. Redziet, šeit ir daudz kas tāds, kas ir neraksturīgs kristiešu jaunā derībā. Piemēram, mūsu radītāja vārds tiek minēts ivritā, kāds viņš ir ivritā. Mūsu apakšpildu vārdi, daudz teksti ir minēti tikai ivritā. Protams, tas viss ir saprotams un izaicāms. Un ir saprotams arī tāda lieta, ka ir ļoti labi paskaidrots šeit, kas ir šī teksta izmaiņa. Es esmu ielicis dažus tādus pielikumus pašās beigās. Tur ir aprakstīts daudz kas varētu atvērt ārcis, ejot uz glābšanas ceļu. Kristietība kā tāda, viņa nav saņēmuši glābšanu. Kaut gan daudzi apgalvo, mēs esam glābti,
jo mēs ticam uz Jēzu Kristu. Ebrejiem ir nepazīstams Jēzu Kristus. Viņiem ir nepazīstams grieķu saknes, kas ir alfa un omega. Ir jābūt ticīgam svaigām zināšanām, kas ir alef un tau, kas ir mašiaks, nevis mesija, kas ir Ješua mašiaks, nevis Jēzus Kristus. To visu šeit paskaidro ebreju jaunā derība. Un šeit ir tādi teksti minēti, teiksim, teoloģiskā tādā, aspektā, kā ebreju grāmata jaunā derība. Viņa ir ebreju grāmata, jā. Viņa nav grieķu grāmata, kaut gan kristiešu jaunā derība ir tulkotā un grieķiski pirmā kārtā. Viņa tiek uzskatīta kā grieķu evaņģēlijam, oriģināls, jā. Diemžēl. Šeit ir salīdzinājums, mums teiksim, kas ir Kristus, kas ir Ješua mašiaks, es tā gribu sacīt. Kas ir Ješua mašiaks? Ebreju jaunā derība saka, viņš ir mērķis uz Toru. Toras mērķis ir atklāt mašiaku. Kristiešiem uzrakstīts, Kristus ir bauslības gals. Nebūs tīri pareizi. Jo jauno bauslību ir sarakstījuši ebreji, ne grieķi. Viņi ir ebreju saknes. Tāpat, teiksim, ir teksts Galatiešiem 3. nodaļa 10. pantā sacīts, jo katrs, kas parājās uz Toras priekšrakstu likumīgu ievērošanu, dzīvo zem lāsta. Kristiešu jaunā derībā ir rakstīts, proti visi, kas dzīvo baušļības darbos, ir zem lāsta. Šeit jūs uztveras atšķirību. Jo visi, kas paļaujās uz Toras priekšrakstu likumīgu ievērošanu, var sacīt baušļības priekšrakstu ievērošanu, arī tā var sacīt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, šeit ir arī aprakstīts pašās beigās, kas ir šie priekšraksti, baušļības priekšraksti. Šeit ir aprakstīts, kā tie priekšraksti sapa, un šeit pašās beigās, jā, pielikumā ir pārējais lapus. Likums un likuma priekšraksti. Lūdzu. Tur ir aprakstīts par tām skolām, 3 skolām, kas lika baušļiem priekšā, arvien vairāk baušļus, un tas idejais, tas tiešais baušļus, viņš tika aplāts ar priekšējiem. Atkal viena skola liek savus baušļus priekšā, otrā skola, 3 baušļi, tātad 3 žogi tiek apmēram taisīt priekšā tam baušļiem, kas ir sakne, ja? Un šis baušļis, kas ir sakne, viņš vairs atklāti nevar runāt. Jo ticīgajiem ir jāizpild pa priekš šie baušļi, ja? Dažkārt viņš netiek līdz pat otro. Šis baušļis, īstais baušļis paliek neskarts, ja? Bet tas ir svēts. Viņš ir inkrimēts ar Ješua garu, ar Elohima garu. Tā veidējas šie 13 baušļi, ja? Tā veidējas daudz kas. Tāpēc es lūdzu, ir teksti, kur var dabūt, kur var šo grāmatu uzrakstīt, tā ir mūsu mājaslapa. Šī pasaule, kā duris vajag, es saucu Arvajā LV. Tur ir norādīts cilvēki,
telefona zvani, pie kā var iegādāties šo ebreju derībā. Viņa nav daudz, izlaisa, ir 100 eksemplāri. 100 eksemplāri, jo diezgan finansiāli viņa iznāk dārga. Bet, kuri pasvēst, tie arī dabūs. Tāpēc es ļoti lūdzu. Šeit ir autors otrā pusē redzams. Ja. Šis darbs ir tapis kopīgojot ar tādu projektu. Mēs kopīgojam ar Miervādi Zeltiņu. Iespējams, ka zināt, viņš ir grāmatu izdevējs, tulkotājs šeit Latvijā. Ļoti labs projekts ir iznācis. Lai Elohimas svētība ir jums, mīļie dārgie lasītāji. Meklējiet gaismu. Šī gaisma ir vajadzīga, jo ir ikvienam kristietim, es atkārtoju, ikvienam ticīgam kristietim ir jāpiepoties pie Izraēla tautas, lai saņemtu šo glābšanas ceļu, lai saņemtu šo glābšanas apsolījumu. Ješua saka, tie, kas būs tēvu dzirdējuši un viņa mācījušies, tie nāk pie mani. To saka Ješua. Šo pantu es neesmu dzirdējis ne no viena kristiešu mācītāja. Kad ir jāklausās pa priekšu, ko tēvs ir sacījis. Un galvenais, kam viņš ir sacījis. Un ja tu esi ieklausījies, sapratis un seko, ko viņš ir teicis svētai tautai, likumi, svēto laiki, svētā diena, šabats. Tad tu tieci piepotēts pie svētās tautas, kā te ir aprakstīts, kur romiešiem 11. nodaļā. Esiet svētīti, lai Elohims jūs sargā, un Ješua gars jūs visus apgaismo. Amen. Amen.